Nu, čau, čau! Ātrais izskrējiens, vēlreiz pie gaujas. Atkal pavisam pa vienkāršo gruntenes. Šoreiz ir līdz tikai garneles, 2 makšķaras. Tātad sistēmas viss sasietas vēl no iepriekšējās reizes. Ir samests iekšā, gaidām pirmo zvanu. Šodien man kompaņons arī ir. Tur sēž, kur te sēž? Šitān te sēž. Našķojās, mazais puika atbrauc līdzi. Grib pie upes pasēdēt, panašķoties, mazo pikniku uztaisīt. Nu, tad pie viena arī pamēģināsim kādu zivu noķert. Nu, reku, gruntenītes smuki stāv. Mēs ar mazo izbaudam saulīti. Šeit ir neliels aizvējiņš. Šodien jau no laiciņš gan ir kapitāls. Vai ne, Robert? Jā. Ir samests iekšā viss. Gaidam, kad zvanīs zvaniņi. Jā. Nu, kaut kā tā. Mēs te sēžam. Tā, kamēr te copēja, pamanīja vienu vietu. Neku skatāties. Nostaigāts. Šitan te arī nostaigāts ir. Jūs nezināt, kas tāds ir. Reku, pie katras nostaigātās vietas ir iesprausts kociņš. Šito malu zvejnieku atstāja. Nakšņors te liek. Redzat, tur arī ir nostaigāts viens kociņš, otrs kociņš. Tā kā šeit uzdarbojās kāds. Nu, re, dažas minūtes pagāja. Mums ir pirmā vimba. Zini, kā šito zivu sauc, Robert? Vimba. Jā, vimba. Jā, tā kā bimba, vai ne? Jā. Jā, tikām pie pirmās vimbiņas. Tik smukiņa. Jā, tev garšo zivs? Jā. Jā, ņemsim uz māju, lai ir ko ēst, vai ne? Jā, vimba. Nu tā, bija man makšķera uzlikta tur augšā stūrī, bet tur nekas nenotika, un tad es pārliku makšķeri tur. Uz to stūrīti. Tur, kur bija tās nopēdotās vietas. 5 minūtes un pirmā vimbiņa ir galā. Tagad šitā makšķera kādu laiku ir nostāvējusi. Gaidam zivi. Un šito droši vien arī panesīšu blakus tai makšķerai. Pārmetīšu. Nu tā, pārmetu. Puika ar tepatās dzīvojās. Tad tagad abas makšķeras ir vienā vietā. Nu, skatīsies, pamainīs distances, paskatīsies, kur kas notiekās. Moški izdodās tikt vēl pie kādas zivs. Tas jau būtu vispār forši ātram izskrējienam. Tā, mums tā nākamās celpīte ir. Skatīsimies, būs kaut kas vēl paraustīsies, kaut kas smuki grabināja tikko. Ir šopo. Lēnām šitan. Re, copē. Ir zivs. Robertiņa ar to zvaniņu, tu zini, pie makšķerēm neliem. Kas mums tur ir? Ir zivtiņa. Oi! Kas tur plunkšķinās? Skaista! Kas tā tāda ir, Robert? Vimba! Vaka vimba! Nu, re, otrā vimbiņa šodien jau porši.
Divas zivtiņas jau ir noķertas. Metam atpakaļ iekšā un gaidam nākamo. Tāda bedrīte pie krasta laba ir. Tur tā zivtiņa dzīvojās. Vieta ir tā pati, kas man iepriekšējā reizē bija. Tikai nostājos savādāk. Un šeit kaut kas notiekās labāk. Sistēmas arī tās pašas. Uz šitās gruntenes man ir viens āķis garākā pavadā. Kaut kāda 80 cm varbūt tās. Un otrai gruntenai man ir bušu sistēma ar 3 āķiem, bet īsās pavadās. Paskatīsies, kas tur notiksies. Iepriekšējā video, ko redzējāt, tur atkal es noķēru tieši uz tās sistēmas, kur bija 3 āķi un īsas pavadas. Uz tās makšķers noķēru. Šoreiz abas divas ir uz gruntenītes ar 1 āķi. Bet ir 2 vimbas ir jau noķertas, tas ir labi. Vimbas pēc iemetiena kaut kādu 2 minūšu laikā paņēma. Tā kā pareizā attālumā, pareizā vietā iemetot, nav ilgi pat jāgaida. Es arī mēģinu ik pēc 10 minūtēm pārmest. 7-10 minūtes, jo, ja tā zivs tur tuvumā ir, viņai vajadzētu ātri paņemt. Vismaz skatoties pēc šīm 2 zivīm, tā arī ir bijis. Nebija ilgi jāgaida, līdz viņa pieķerās. Nu, pavērosim tagad, kas te notiekās atkal. Tā vēl viens opīta. Jā. Kārtējais loms uz otras makšķers. Gliemezs. Domāju, ilgi necupē. Viņš ir nevis aizķēries zāķi, bet garneli iesūcis. Tā kārtējā copīte bija. Skatamies. Būs mums te zivs? Ir. Nē, nav zivs. Nē, ir gan laikam. Nē, nav. Šoreiz gan nav. Kas notikās? Nepieķērās zivs. Nu, mēs jau gaidām, mēģinam noķert. O, jau cope. Kaut ko uzlikt uz man zvana. Jau bija cope. Re. Jau raustīja zvaniņu. Es izķēšu viņu. Būs tas izdos. Tā vēl kaut kādas copītas man te ir. Tikko iemet un uzreiz jau sāk copēt kaut kas.
Nu, tagad būs. Kas tur notiek, nesaprotu. Es taisīšu bišķi mazāku ēsmu. Tā, labi. Pārmetīšu šito arī. Divas vimbas noķēru. Vismaz būs ko paēsties, sataisīju starteriņu. Rīt no rīta uz maizītēm būs labais. Puika ir priecīgs, ka tiks pie zivīm, jo viņam dikti garšo. Forši pavadīts laiks. Sākšu vilkt makšķars ārā. Kamēr liek kopā, varbūt vēl pieķersies kaut kas. Jo iepriekšējā reizē jau arī bija tā, ka tēvs ņēma nost makšķars un pieteicās zivs. Šodien copīt beidzam. 2 stundas, 2 vimbas. Ok, ātrā copīt. Vismaz mazais tiks rīt no rīta brokastīs pie zivs. Viņam ļoti tās garšo. Forši pavadīts laiciņš. Ok, paldies, ka skatījāties, ielaikojat, piesakojat un tiekamies nākamajos copas raidījumos. Čau!